Latvijas lauku konsultāciju biroja Daugavpils nodaļas lauku attīstības speciāliste Janīna Kursīte sadarbībā ar Daugavpils novada lauku attīstības konsultantiem 2 mēnešu garumā organizēja akcijas pasākumu lauksaimniecības popularizēšanas skolās. Informatīvās stundas novada vispār izglītojošajās skolās tika rīkots ar mērķi paaugstināt no 8. līdz 12. klases skolēnu informētību par lauksaimniecības nozarē notiekošajiem procesiem un attīstības perspektīvām, kā arī motivēt jauniešus nākotni saistīt ar laukiem. Mums ir tāds projekts, tātad izglītot bērnus lauksaimniecībā, ja? Tad viņiem izstāstīt par lauksaimniecības nozarēm, par iespējām mācīties, ja? Kur viņi pēc tam var apgūt zināšanas, kur viņi var strādāt. Ja? Un, protams, pats galvenais mērķis, lai viņi paliktu laukos, ja? Lai viņi saprastu, ka arī laukos ir iespēja dzīvot, ir iespēja attīstīties, ir iespēja nopelnīt naudu. Ja? Un ne tikai nopelnīt naudu, ja tiešām bērni jau uzskata, ka viņiem ir vajadzīga uzreiz liela nauda. Ja? Bet izvēloties pareizi nozari, var nopelnīt ar lielu naudu. Ja? Un mūsu mērķis ir tieši viņus izglītot, tieši varbūt virzīt uz to, lai viņi pareizi, atkarībā no augsnes, atkarībā no tā, kur viņam atrodas geogrāfiski šī te saimniecība, varbūt viņš zemi kādreiz iegādāsies. Ja? Tad no tā atkarībā arī izvēlēties šo te nozari. Ja? Bet, protams, pirmais, kas man tiešām visaktuālākais ir, lai viņi mācītos, lai viņi tiešām iegūtu lauksaimniecības izglītību, ja? Lai viņi saprastu katru nozari, lai viņi saprastu, ar ko jāsāk, un saprastu, kas ir pats īpatnējs jebkurai nozarē. Tas ir pats galvenais tāds uzdevums. Informatīvajās stundās skolēnus uzrunā ne tikai eksperti, bet arī Daugavpils novada labās prakses saimniecību vadītāji. Taboras un Birznieku pamatskolas skolēni devās arī ekskursijā uz Valērija Jančevska piemājas saimniecību Galdiņa, kas nodarbojas ar eksotisko dzīvnieku audzēšanu, lai klātienē varētu iepazīties ar lauksaimniecības nozares praktisko pusi, iepazītu profesijas nepieciešamās zināšanas un prasmes, darba tirgus tendences un darba apstākļus. Vislielāko interesi par lauksaimniecību izrāda vidusskolnieki, kuri jau nopietni apsver turpmākās dzīves gaitas, kā arī tie jaunieši, kuri dzīvo un jau tagad palīdz vecākiem saimniekot laukos. Mazākie interesēti ir piepilsētas teritorijās dzīvojošie. Ar šādiem novērojumiem dalījās Janīna Kursīte. Lauksaimniecības popularizēšanas stundas Daugavpils novada skolās noslēgsies 13. martā, viesojoties pie Randenes pamatskolas, Meduma un Sventes vidusskolas skolēniem.